Sveiki! Šodien ziņu raidījumā apskatīsim, kas aktuāls noticis Latvijas Universitātē un mūsu pašu sociālo zinātņu fakultātē. Šonedēļ ar jums kopā ir Linda Vilkārs un Ieva Hermane. Viena no aktuālām lietām, par ko šobrīd domā vidusskolēni, ir, kur doties studēt pēc vidusskolas. Un Latvijas Universitāte pašlaik students ir atstājusi lielā neziņā, jo vēl nav zināmas studiju maksas nākamajam mācību gadam. Latvijas Universitāte ir nonākusi svarīgas izvēles priekšā, vai paaugstināt studijas maksas nākošajam mācību gadam. Lai šī situācija būtu skaidrāka, mēs devāmies meklēt atbildes uz jautājumiem, kas un kāpēc. Studentu padome ir nobalsojusi pret LO vadības vēlmi vai ierosinājumu celt studiju maksas nākošajam akadēmiskajam gadam. Taču ar to nekas nebeidzas, tā kā parasti studiju maksu jautājums tiek skatīts pēdējos gados tā, ka, ja ir saskaņojums no dekāna padomes un saskaņojums no studentu padomes, tad rektors izdod rīkojumu un studiju maksas tiek celtas, tā kā šajā gadījumā ir saskaņojums par studiju maksu celšanu no dekāna padomes, bet nav saskaņojuma no studentu padomes, šis jautājums tiek skatīts LO senātā. Nav mainījušās kopš krīzes gadiem, kas ir 2008.–10. gads, tajā laika posmā. Tajā laikā studiju maksas iespējams pat, ja es pareizi atceros, tika nedaudz samazinātas vai katrā ziņā noturētas esošajā līmenī, un kopš tā laika viņas nav mainījušās. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes pašpārvalde ir nobalsojusi pret gan savās kopsapulcēs, gan LUS padomes sēdē, kurā notika šis balsojums. Mūsu pārstāvi balsoja pret. Viens no iemesliem ir mūsu fakultātes ticība tam, ka šis nav vienīgais risinājums, kā uzlabot studiju kvalitāti. Un ka studiju maksas celšana ir savā ziņā ļoti mehāniska, kas neatrisina varbūt lielākas problēmas. Kā arī viss šis process notika pārkāpjot pašas Latvijas Universitātes normatīvos aktus, un šis lēmums tika pieņemts no vadības puses daudz vēlāk nekā paredzēts, kā arī tad secīgi padomēm un studējošo pārstāvjiem šis lēmums tika nodots daudz vēlāk. Tāpat laikā šobrīd sakarā ar Torņakalna projektu Latvijas Universitātē šādi lielie projekti paņem kaut kādus varbūt neparedzētākus resursus un ir jāatmaksā paņemtās naudiņas. Līdz ar to, protams, nauda ir nepieciešama daudz un dažādiem aspektiem. Kāda nākotne sagaida topošos Latvijas Universitātes studentus nākošajā mācību gadā, zināsim pēc Latvijas Universitātes senāta sēdes marta pēdējā nedēļā. Studiju dzīvē rodas dažādas problēmas, un studenti nekautrējas par tām atklāti runāt. Vai studenti zina, kur vērsties, lai tās atrisinātu? Par to sižetā. Mēs jautājām studentiem, kā arī pasniedzējiem, kas viņiem patīk vai nepatīk. Pretīm nākoši. Vienīgais tas, kad studentiem ir grūtības šeit tieši ar pusdienu laiku, tieši ar ēšanu. Uzskatu, ka tā ēdienkarte varētu būt plašāka un varbūt kaut ko pamainīt un mazliet kvalitatīvāks ēdiens varētu būt. Ko man darīt? Kas man neapvienē? Man viss apvienē. Man ļoti patīk ēdnīca. Mūsu ēdnīca studiju procesā pašā. Vakardien par šo lietu bija mazliet jautājums ar citiem studentiem. Tas bija par to, ka it kā jau ir ļoti interesanti, ka mums rāda dažādu veidu video, bet cik liels darbs šajos video ir ieguldīts no paša pasniedzēja puses. Ja tā ir filma, tas ir diezgan apšaubāms. Es gribētu lielāku ēdnīcu. Tas ir standarts. Un, jā, varbūt kaut kā sabalansētāku lekciju grafiku, jo tad vienā dienā ir vienā dienā ir 4 un ir dažas auditorijas, kurās nav tik viegli sēdēt. Tā. Varbūt dažas lekcijas, viņas nav pietiekami, nevis viņas nav interesantas, bet viņas nav pietiekami radošas kaut kā, ka neiesaista cilvēkus. Bet arī ir tāda, man liekas, priekšmeti, kur ir neatbilstoši kredītpunktu skaits.
Arī liekas, ka, piemēram, ir 2 kredītpunkti, bet liekas, ka tur par maz iemāca vai arī 4, un tur arī kaut kas īsti nav ritīgi. Bet vai studenti zina, kā un kur var risināt savas problēmas? Jā, es esmu ēdusi citā ēkā, blakus ēkā, un es esmu ņēmusi ēdienu no mājām. Tā. Nē. Droši jau, ka vajadzētu, bet... Jā, var pie pasniedzēja pieiet, viņi ļoti atsaucīgi ir, viņi uzklausa, viņi palīdz kā var. Otrkārt ir arī dekanāts, kurš arī var visādos variantos palīdzēt un kā. Jā, es ietu pie komunikācijas nodaļas vadītāja profesora Freiberga. Un iespējams arī pie izpilddirektoras Gitas Blauvas. Noteikti pie skolēnu padomes vai arī pie Sanitas Burķīnas. Pie studentu pašpārvaldes. Es pieļauju. Jā, vai pie metodiķis tieši tā. Jā, par pašpārvaldes. Viņi ir tie, kas varētu brīdīt. No studentiem varēja bieži dzirdēt, kā viens no problēmu risinātājiem ir pašpārvalde. Akadēmiskā komisija nodarbojas ar to, kad cilvēki nāk pie mums ar kādām problēmām, kas viņiem ir radušās akadēmiskajā vidē. Piemēram, varbūt viņiem sesijas grafiks nav izsūtīts laicīgi, viņi nav spējuši sagatavoties eksāmenam, vai arī tas ir tāds nepatīkamāks gadījums, ka, piemēram, pasniedzējs ir akadēmiski negodīgi izturējies pret viņu. Ar tādām problēmām var vērsties pie mums, un mēs centīsimies viņus risināt. Varētu teikt, ka sociālo lietu komisijai ir divi virzieni, jeb tādas 2 nozares. Viena no tām ir varbūt atpazīstamākā, kas ir labdarība. Pieņemsim, tās ir dažādas labdarības akcijas, braukšana uz pansionātiem, cilvēku apciemošana, labdarības akcijas dzīvnieku patversmē vai piemēram, sadarbība ar palīdzi pēdušai Latvijai vai palīdzi kādām organizācijām. Un otra nozare ir vides labiekārtošana, un tas nenozīmē tikai talkas, kā varbūt sākumā šķiet, bet tas nozīmē arī vides sakārtošanu tepat fakultātē un dienesta viesnīcās. Piemēram, dienesta viesnīcā ir kaut kas saplīsis vai kaut kas netiek nokārtots, tad mēs vēršamies pie vadības un palīdzam to nokārtot. Un arī pašlaik ir ideja, ka fakultātē varētu ierīkot elektrības stūrīti, kur varētu studenti uzlādēt savus dators un telefonus. Man liekas, ka tā labā ziņa fakultātei šai tieši ir tā, ka cilvēki, manuprāt, jebkurš, kuru mēs redzam gaiteņos, jebkurš, kur tas strādā, ir ļoti atsaucīgs, tāpēc ar visiem noteikti var runāt un visiem var viņi visu kaut ko jautāt. Protams, ir cilvēki, kas ir tieši atbildīgi par kaut kādām problēmām, kā piemēram metodiķis, viņus vienmēr cenšas izlīdzēt kā vien var. Gan ar studiju jautājumiem saistītās lietās, gan netik saistītās. Bet vēl tāds tīri cilvēcisks ieteikums, ko, man liekas, daudz studenti arī izmanto, ir vienkārši, sajust cilvēkus, ar kuriem jums ir kaut kāds kontakts, ar kuriem liekas, ka sakrīt tās vērtības un ir vienkārši viegli runāt un noteikti nekautrēties un nākt un prasīt. Jo, es nezinu, no kurienes tas radies vai kaut kā, bet man arī bieži studenti nāk vienkārši uz kabinetu jautāt, ko darīt ar tiem kursiem, ko darīt tad, ko darīt, ja ir noticis šitais vai tas, jo nezinu, vienkārši man liekas, tāpat kā dzīvē, jāsajūt, ar ko ir kontakts un droši jānāk kontaktēties un prasīt. Neviens jau nekad nav atteicis palīdzību, man liekas, šeit. Tie studenti, kas fakultātē pavada vēlās diennakts stundas, jau būs pamanījuši, ka šeit ir jauns iemītnieks. Bet vai visi ar viņu ir iepazinušies? Arī mūsu korespondenti vēlējās noskaidrot, kas ir šis iemītnieks. Šī gada 17. februārī mēs sociālo zinātņu fakultātes studenti devāmies uz fakultātes telpām, lai uzzinātu, ko vairāk par universitātes apsarga jauno palīgu suni Rondo. Viņš atnāca kopā ar manīm uz šejienes. Jā. Man bija draugs, un tas piedāvāja mums, ceļš sunītis nebija, tam mums piedāvāja to sunīti, viņš teica, ka nāk. Un mūsu dekāna nebija pretim, un mēs viņu paņēmām šeit. Šeit 5 mēneši universitātē. Atļaus mēs jau neko nevaram paši. Ļoti mīlīgs, patīkams sunītis. Paklausīgs. Jā.
Es nāku uz darbu 8, tad es eju viņu sasveicināties, tad es 11 vedu viņu ārā pastaigāties, tad es nāku apakaļ, tad vedu ap 4, un 10 mēs vedam šeit uz fajē, un tad mēs staigājam ar viņu kopā visu nakti līdz 6 rītā, tad es viņu vedu atkal projām, jo nāk jau cilvēki pasniedzēji, un viss tad viņš iet savā vietiņā. Pavasarī, kad būs jau silts, kā 10 grādi jau, tad mēs turēsim pie ķēdviņā. Uzticams, parunāt var. Viņš nāk, kad staigājam pa telpām, viņš nāk visu līdzi. Viņš nav tā kā paliekot šeit apakš. Viņš nāk visu laiku līdzi visur. Te jūs nemainīt rondo? Nē, viņš mums paklausīs labs sunīt. Sižetu veidoja Signe Nazarova, Līga Kriezne un Andri Dāvāri. Mums katram ir svarīgi dzīvot tīrā un sakārtotā vidē. Dienestu viesnīcas iemītnieki ir atkarīgi no līdzcilvēkiem. Tādēļ dzīvošana kārtībā bieži vien ir vienkārši nepiepildīts sapnis. Par nekārtībām Latvijas Universitātes Rēznas ielas dienesta viesnīcā noskaidrosim sižetā. Ziņu redakcija būs saņēmusi informāciju no studentiem, ka Latvijas Universitātes dienesta viesnīcā Rēznas ielā 10C valda nekārtības. Tāpēc būs komanda devās uzzināt, vai tā ir taisnība. Uzdevām studentiem jautājumu, kas jūs neapmierina kopmītnēs? Manuprāt, negatīvākais, kas ir šajās kojās, ir tas, ka tiek ļoti piecūkotas izlietnes. Otrā lieta noteikti ir par dušas aizkariņiem, ka tie tika norauti veseli 2 no 5, un līdz ar to mums vairs ir tikai 3 dušas, un no tā veidojas lielākas rindas dušās, un līdz ar to arī laiks, tas ir laikietilpīgāks process. Jā, pilnīgi piekrītu savai koju biedrei. Man arī ļoti neapmierina tas, ka dušās vienmēr veidojas vakaros rindas tikai tādēļ, ka trūkst aizkariņu. Bez tam man ļoti kaitina tas, ka virtuvēs miskastēs, kuras paredzētas sērkots, viņiem met iekšā visādi sēdienu palieks, un tāpat izlietas arī tiek izmantotas kā miskastes, un neviens viņas netīri izņemot apkopējus. Un, lai arī ir uzlikt visādas zīmes, ka būtu jāciena apkopējus, viņu darbs neviens to nedara. Kā tu jūties dzīvojot dienestu viesnīcā, runājot tieši par kārtību? Bieži jūtos ļoti neapmierināts. Jūtos neapmierināts tāpēc, ka virtuvē bieži ir šausmīga nekārtība, izlietnēs bieži pieejams zviedru galds, atsevišķi indivīdi met pārtiku izlietnēs. Интервьюемais nevēlējās atklāt savu идентитет. Много проблем у меня нет, но единственное, что я могу сказать, что мне не нравится, что раковины все забиты всяким мусором, когда люди туда идут, может, помыть руки и просто помыть посуду, но все забивает со своей едой. Еще могу сказать, что есть проблемы с курилкой, потому что там всегда грязно. Кажется, что люди после тусовок своих ничего не убирают. И еще одно происшествие, что я могу рассказать, это то, что один раз там брутально просто кто-то насрал. И это, мне кажется, просто ужасно, как это может быть. И это очень тупо, что у нас живут такие люди здесь, в нашей общаге. Что еще могу сказать? Могу сказать, что у меня живет здесь подруга и говорит, что в душе у девчонок слишком мало занавесок. Получается, что надо ждать большой ляд. Так что мне это тоже делает большие проблемы. Un kāds tad ir risinājums? Iet dušā divatā? Tāds risinājums, ko varētu ieviest tieši virtuves piecūkošanas ziņā, būtu, kad varētu ieviest video novērošanas kameras virtuvēs. Jo, manuprāt, tas būtu ļoti labs veids, kā noskaidrot tieši vainīgos, un tā būtu iespēja viņus, teiksim, tā pāraudzināt. Par dušu aizkariņiem, tiešām vienkārši finansējums un nekas cits, vai vienkārši noņemt visiem, un tad visi iet tāpat tās uz dušām. Naudas sodi, varbūt arī video novērošana. Lūdzām izteikt viedokli arī dienesta viesnīcas personālam. Vai katru gadu šī situācija ir bijusi vienāda?
Первый год, когда я пришла сюда работать, было хуже. Как-то так, ну и посуду оставляли, и мусор. Вот. Но в этом году я вообще довольна. В этом году чисто, красиво и, в общем, хорошо стараются за собой. Посуды нет. И mусor выносят. Kopmītņu saimnieks viedokli nevēlējās izpaust, tomēr piebilda. Pašas vien tos aizkarus plēša. Mīļie studenti, kādi man ir tie studenti, tā kā manā stāvā, ir citreiz labi un ir citreiz drausmīgi. Ir sevišķi, kad virtuvēs un toaletēs, kur nesavācais sevis. Kādreiz jau palamājos, to jau man studenti zina. Ja ir pa ko, paši to visu dara. Tad arī es mazgāju arī dušas. Zēliem ir ļoti labi, bet meitenes, nezinu, kāpēc tā viņas dara. Plēš tos aizskars. Arī tos savus higiēniskās paketes bāž pa visiem pakšķiem, kur tik vien var iebāzt. Tā viņš ir. Un kādi jūsuprāt ir labākie risinājumi šai situācijai? Es domāju, ka studentiem pašiem es domāju, ka nav jau vairs mazie bērni. Tomēr jau iet un studē un kaut kādi jau saprašanai jābūt. Es domāju, ja mazie bērni, es domāju, tad lieliem jau kaut kā vajag saprast. Cik es pa 2 lāgu liku iekšā aizskars jaunos? Cik te var? Tagad tādi laiki. Secinājumi ir, pašiem nepatīk dzīvot nekārtīgā vidē, pašiem arī ir jāmainās. Tas šodien arī viss. Jūs ar mums vairs nekad netiksieties. Uz redzēšanos. Cerams, viss labi.